Sveiki, mani skatītāji. Re, top jaunais projekts. Puķu kaste. Nu, ejam pastāstīšu jaunums. Aizmirsu pastāstīt, nevis pastāstīt, bet atbildēt uz komentāru. Viens atbildēja, ka pa mani mežā arī vizinās tur tie braucēji, motociklisti. Zin kā, godīgi sakot, es viņus varētu salīdzināt kā ar suņu saimniekiem. Man arī nepatīk, ka viņi staigā pa mani to gabalu gar sētu un dirsina savus suņus. Bet ir tie, kas savāc aiz suņa, nu tad ir ok. Un ir tie, kas vienkārši piedirs un neizpiš prom. Nu tāpat tās ir arī braucēji. Ir vieni tie, kas normāli tur pa tākām, pa ceļiem tur tā un tā neārdās. Nu, ir tie, kas, pa taisno vālē tur kaut kur un kaut kā, un tad kā ir, tā ir. Un vēl kas ir tādā karjerā, kur mēs bijām, zvirgzes karjeras. Turot, jebkurā tākā, kur mēs esam braukuši pa tiem ceļiem, visur ir atzīmēti koki. Es pieļauju domu, ka visdrīzākajā laikā tos visus vienkārši to mežu skāļas cilīts un viss vairāk tur nebūs. Nu, meža vienīgais tas, ka tukšs laukums un taks, pa kurām motociklisti atkal varēs ārdīties. Ja būs interesi. Jo, ja nav meža, tad, es nezinu. Nu, lūk, tālāk. Stulbais traktors. Es viņam nopirku atsperi. Bļēvens, nopirku siksnu. Nopirku bukses. Nopirku skriemeli. Karoči vēl kaut kāds 100 ar kapēkām tur eiro ieguldīti. Un tagad viņš brauc, bet čīkst. Ej, tu nost! Nu, acīm redzot, laiks pienāca, bet es viņu tirgoju nost. Viņš brauc, pļauj, viss notiekās, un es viņu tirgoju nost. Un tagad galvenais jaunums. Negluži mēs, Andrijs iegādājās šitādu brīnumu. Tāds sajūta, ka no purva izliekas, bet ar aravu izplūdi. Karoči, kā sanāca tā, kad reklāmā, ieraudzīja reklāmā, viņš gribēja pa viņu 1100, nu un izrādās, ka viņš te netālu bija servisā. Pie mūsu draugu viesturu. Tas, kurš činīja motociklus, nu lūk. Bet viņš izjauc laukā, pateica, ka tur beigas cilindram, kloķenei, vārstiem, dabūjis pa virzulu. Nu lūk, un kad, respektīvi, jājauc laukā, nosauc detaļas, kas tur ir, aptuveno cenu. Un īpašnieks padomājis, ka, nevilks un tad sitīs gaisā. Bet, jaucot laukā viņu, atklājās, ka viņš kaut kur bija slīcināts, kaut kur no purviem, kaut kur valns viņš zina. Respektīvi, viss tās skrūvas, viss. Es nezinu, redz, visi tie caurumi, visi viņi sarūsējuši. Pirmais motocikls tāds ir, kad viss skrūvas, nāc vaļā. Nu, lūk. Un izvilka, un tad sāka jaukt laukā, pārējo, kas tur ir. Un tur ir hermētiķis, tur ir bļēvens, karoči, tur ir dirsamati. Karoči, viņš dabūs ir pa to te. Un. Te kaut ko viņš ir fleksējis. Karoči, nezinu. Jauks tālāk laukā skatīsies, bet, te bļēvens kaut kas skrāpēts, kaut kas noticies. Pa šito te arī ir pists. Pa šito te galu. Bet pa viņu īsti nevar sist, jo viņam te vākā iekšā nāk. Kur tas vāks? Reku ir nāk vākā iekšā. Šeit te. Nāk eļļa sūknis, un tā viņš zana augšā to eļļu. Jā, caur visu šito te, un attiecīgi, ja tu tur iepists un sapists un, karoči, kaut kā tā. Nekā labi nebija. Bet labi, mēs jauksim laukā, skatīsimies, kas tālāk, kas notiek. Ne jau mēs, Andrijs, lai spēlējās. Bet, vārsti. Dabūjis arī pa vārstu. Galīgi līkais. Tur vēl trakāk nekā Kristars dabūjis. Kristaram viņš ir izlīdis laukā, un tad viņš dabūjis sitienu. Respektīvi tā. Bet, šeit ir bišķi trakāk. Bet, neko. Lūk, tas arī gandrīz motus savāks. Gandrīz tikai tāpēc, ka viņš pasūtīja vārstus un aizmirst blīvus pasūtīt. Un tagad motus stāv, vienkārši gaidīsim blīvus.
Nu, lūk. Nu, kaut kā jā, bet ņemās darās. Nu, lūk. Šitas būs dzīvotais. Viņš vēl joprojām dzīvo. Un tad uz beigām gribēju pastāstīt. Vakar netīšām nolamāju vienu blondīti. Uz apļa. Ejam pie dēļa, stāstīšu. Eku, Lubāns aplis. Reku, te izbrauciens no tā apļa. Te būs saliņa. Un te būs... Nu, lūk, šeit Dārstiem iela. Dārstiem, ja? Te stāv būsiņš. Baigais korķis, tur bija avārija, tur tā. Un te stāv BMS viens. Vai šitā te. Nu, aptuveni tā. Bet šitien te tā vieta tā diezgan šaurāk, bija šaurāk tāda iezīmēsim. Un es ar mocis, nu, vai šitien te un netiek garām. Un es skatos, viņi sēž pie stūras, tāda izgāzusies. Un kaut kā tā. Un dzer kokolu. Aizmugurē viņai puika sēdē un loks vaļā. Un es saku, ko stāvi? Brauc davai. Un šī uz mani skatās, un es saku, davai pabīdies bišķi brauc. Viņa pagriez bišķi stūri un visu un aizbrauc. Un tagad bišķi tālāk tu tā gāja pārēj un satiekamies, un viņa man tur bļauj. Vo, tu tāds, tikai tāpēc, ka tu domā, esi krūts, kad brauc ar moci. Nu, es tā pieļauju domu, tāpēc, ka es nedzirdēju, jo ķiverē mūziku spēlēju un diezgan skaļi spēlēju, un es apstājos. Un es saku, nē, vo tu kamēr dzer, tur vesela kaudze ar cilvēkiem stāv un gaida uz apli. Nu, aizbrauc mājās un padzeries. Nu, vismaz nobrauc malā vai padzeries. Nu, bļēns vienkārši brauc un dzer pie stūras. Es brīnos, kā viņi nesēdēja telefonā. Tikai tas, jā. Bet, nu, tās man bija tas. Kāpēc es sāku? Es vienkārši internetā tagad baigi daudz, tās diskusijas ir par lēnajiem braucējiem, jā, par ātrajiem braucējiem, jā, un tā. Rakstiet savus domas, kā ir trakāk, vai tie, kas skrien, vai tie, kas brauc lēnām. Arī tie, kur kaujās uz ielas, tā kā Dārstiem ielā. Jā, šodien Dārstiem ielā divi izkāp. Jo, džeki rūbās. Izkāp ārā, bet divi un sāku kujārīties. Jā, vai tie, kas kaujās, jā, pie stūras bļēns, tur baigi interesanti vienkārši, kā jūs domājat, jā? Kur ir tie sūdīgākie? Tie, kas skrien kā apdirsušies, tie, kas brauc lēnām, knapi, tā kā pensionāri, jā? Vai tie, kas bļēns, tie, kas gaili, jā, kas tie iki, jā, tie dara, jā, tur, es nezinu. Nu, kaut kā... es vienu pazīstu arī. Viņš izvilcis no BMW kaut kā čalīt jau un sadevs šitās te pļauks. Muļķis. Nu, lūk, bet, nu, pats fakts, jā. Kad, nu, davai pastāstiet, jā, kas kā. Nu, lūk, tas ir tā. Labi, pagaidām visu. Visu labu pagaidām.